Ir ieradies šeit, lai pamēģinātu pamēroties spēkiem pret diviem HGK motorsporta sacīkšu automašīnām, kuras stāv zālītē un gaida savu iznācienu. Tātad Agris Kazeļņiks pagaidām gatavojās. Mums vēl palikuši 14 braucēji. 14 braucēji, tātad 14 braucēji nobrauks, un jau tad būs Agra Kazeļņika iznāciens. Un vai viņš varēs pārspēt divus sporta BMW, kuri mēģinās katrs braukt uz savu pusi, bet Agris mēģinās viņus noturēt. Jā, tas būs labs. Un tam tiešām vajadzētu būt baigam. Kā tev liekas, viņš varētu tādu izdarīt? Vai? Ja viņi raus katrs uz savu pusi? Man liekas, ja es tādu pamēģinātu, tad es nevarētu mikrofonu paturēt rokās, tāpēc, ka laikam nebūtu. Jā. Kur to turēt? Mums trasē ir Andris Lisovskis. Andris Lisovskis. Arī viņš varētu mēģināt. Tas nav viņš. Tas nav viņš. Nav? Nē. Ok, tad tas ir Genādijs Ņikanovs. Tieši tā. Es ļoti atvainojos. Genādijs Ņikanovs no Daugavpils tad ir šis braucējs. Man šķiet, ka es publikā redzēju Kasparu Mārtiņsonu. Kaspar, tā bija? Šķiet, ka viņš tur galēja. Labi, viss vēl nekas vēl nav sācies, tu līdzās viss būs.